Mūsu nākamais ceļojums vedīs mūs uz Taizemes ziemeļiem. Mēs jums parādīsim, kas tur notiekās, vai tur ir augsts, vai tur ir silts, kas tur notiekās, vai ir ko darīt. Tas ir ļoti daudz turistu ierasts tāds kā trīsstūris. Braukt uz ziemeļiem, uz augšu, pēc tam doties atpakaļ uz leju. Ja pareizāk sakot, vairāk uz vidu, uz Bankoku. Mēs jums parādīsim, kas notiekās augšā ziemeļu galā, vai tur ir augsts, vai kurkas līdz, vai jakas, vai ziemas bikses vajag, jo tie kā nekā ziemeļi. Viss, kas tev atliek, abonē manu kanālu, nospied like un lielais ceļojums var sākties! Reku vistu pakaļ. Redzēsim ļoti iespaidīgus tempļus. Mēs būsim pie iespaidīgi lielās Budas. Būs arī kaut kas tā. Sērijās būs kaut kas šāds arī. Redzēsim skatu uz pilsētu. Degustēsim Taizemes gardumus. Tamāra arī vārdu ēd. Un Tamāra tos rādīs mūs. Viss taisās pieķerties. Dzīvosim mēs Bankokas tādā klusākajā rajonā. Valentīna dienu pavadīsim uz kuģa. Jā. Dzīvosim mēs augstākā viesnīcā Taizemē. Staigāsim pa stiklu, kas atrodas 83. stāvā. Eita, tu nostāstilo. Nauda krīt no debesīm. Man pirkstā bija 50,000 eiro vērts gradzens. Visas slavenības ir maziņas. Beidzot, mēs satikāmies Bankokā ar Leonardo. Pirmā sērija. Kā jau video sākumā minēju, tad mūsu šī gada pirmais ceļojums būs uz Taizemes ziemeļiem. Patiešo reisi uz Taizemi nav, tad atliek ņemt nu jau mūsu ierasto Turkish aviokompāniju un doties caur Stambulu uz Bankoku, jeb Taizemes galvaspilsētu. Stambulas lidosta no galvas līdz kājām ir izskatīta un parādīta citās mūsu ceļojuma sērijās. Kaut kā jāpavada 4 stundas pārsēšanās laiks lidostā. Un kaut ko interesantu es gan jums parādīšu, jeb lidostā atrodas dzīvnieku tolete. Karoči, reku suņu tolete. Iesim pasīties, kāda izstās suņu tolete. Suņi un kaķi arī. Wow! Nu jā. Šitādi izskatās suņu un kaķu tolete. Reku var paēst, reku stūrīti bļodiņas. Tur smiltiņas. Nu, baigi īstenībā. Reku bezmaksas barību var paņemt. Normāli. Nu jā, viss jau nē. Un kas ar teikt, kāds spēļmantiņas vai aizslēgt ciet? Nē, teikt ciet. Nu, baigi. Vai tam arī pačirā? 4 stundas nomocīts lidostā, vēls vakars ir klāt un varam doties nakts lidojumā 11 stundas tālajā maršrutā līdz Taizemes galvaspilsētai Bankokai. Esam Bankokas lidostā. Lidosta ir ļoti liela, tik liela, ka pat no viena termināļa līdz otram jums nāksies braukt ar pazemes lidostas metro.
Mēs neesam vēl gala mērķi, jeb pat tiešo mums vēl ir iekšzemes lidmašīna reisis tālāk uz pašiem ziemeļiem, uz Čangrai pilsētu. Bet ir viens bet, mūsu iekšzemes reisis jau iepriekš pārcēla pa 3 stundām, to mēs zinājām. Tātad 2 stundu vietā jāgaida būs 5 stundas. Ielidojot Bankokā secinām, ka mūsu reisi pārcels vēl par 4 stundām. Tad, lūk, mums neplānot ir jāpavada lidostā 9 stundas, gaidot mūsu reisu tālāk. Labi, ka viss ir dienas laikā. Par cik ielidojām pēc vietējā laika 10 no rīta, tad dienas gaišajā laikā arī jāgaida mūsu nākamais reiss. No pagājušā gada Taizemes ceļojuma esam traki sailgojušies pēc tom jam zupiņas un pad tai. Vietējā lidostas cēstūzī arī atrodam nacionālo sēdienus. Jā, ir padāri, jeb par 2 porcijām šādām mums sanāca 17 eiro. Protams, ka lidostas spekulē ar cenām visās valstīs visiem produktiem. Paspējām pat vienu brīdi pagulēt uz koferiem un esam sagaidījuši nododamās bagāžas nodošanu un varam jau doties iekšzemes reisā uz mūsu gala punktu. Ja nu kādam interesē, tad šis ir arī mūsu gala punkta kopējais kartes skats. Mums patīk taisīt pārsteigumus, jeb kā jau katru ceļojumu iepriekš lāgā neviens no draugiem nezin, kur mēs dosimies nākamā ceļojumā. Savos sociālos tīklos uztaisīja mazu aptauju ar to, kā jūs domājat, kur esam aizlaiduši atkal. Atbildes, protams, bija labi labās, daži minējumi bija ar pirmo uzminēti. Nu, ok, beidzot esam nolaidušies uz mūsu šī ceļojuma gala mērķi, jeb kā vietējie saka, Taizemes lauku pilsētiņā Čangrai ar nieka 200 000 cilvēku. Jau iepriekš izzinot citu ceļotāju knifiņus, tad arī es ieinstalēju aplikāciju Grab, lai mēs varētu nokļūt mūsu Booking rezervētā viesnīcā, kas atrodas 7 km no lidostas. Jā, Bolts arī šeit ir, bet nav tik populārs. Lai gan skrienot notikumiem pa priekšu, tad vienā reizē Bolts mūs izglāba. Tā, esam viesnīcā Čangrai. Esam paņēmuši prikolīgi numuriņu. Tāda ļoti visādi dekorācijām, visko. Tas baigi interesantais. Tā, un kas te mums ir? Mums ir ūdens, TV, internets, leduskapis, kurš izrauc. Kas te ir? Mums tāds citamie var slānīt visu ko. Jā, un kas mums vēl ir? Kāds beņts, baigais spoguls. Kondišu, protams, ka ir. Un duša, izliet un poc. Tā, tāds mums ir tas numuriņš uz 2 naktīm patreiz. Tā, Tamārai te atkal viens pārsteigumiņš. Tamāra, lūdzu, pastāst, kas jums tur notiekās? Tā, kas jums tur ir? Es nesaprotu. Draugs. Koriš? Gekodiņš. Es nezinu, kas tāds ir. Izskrēja. Nē, viņš nokrita. Bet viņš jau netiek pēc te, vai ne? Viņš laužās tur pat viņš čirpā. Mēs varam attaist. Attaisam vaļā, ielaižam iekšā viņu. Es ceru, ka te ir nenāks no viens augsts. Ir mums tur pitauns iznāk ārā pa šito tas... Kurš? Tur pa turien. Viņš nevar. Tu nesredzēsi tos prikals vēl? Attais vaļā podu un tu čūsas galvu. Mūsu viesnīcas greznība, protams, pa šiko. Ko mums vajag cienīties? Jau tu princesa zirņa. Labi, ok. Viss ir te. Man reku mūsu viesnīcas tagad atpūta telpa viesnīcā. Ļoti smuka, reku galds. Paņem tālāk. Oļa.
Esam noguruši kā traki pēc ilgā ceļa, bet tas neliedz mums vēl doties vakarā uz vietējo nakts tirdziņu paēst, jo lāgā neesam neko arī ēduši. Tā esam ienākuši tagad tādā night market, laikam, nakts tirgu. Pastāst, kas tur notiekās? Manikīru uztaisīt. Re. Tā arī manikīru var uztaisīt. Kājām. Labi. $50 bati ir apmēram €25. Pārējās cenas tad rēķiniet apmēram paši. Cenas te ir krietni. Sailgojušies pēc dažādām jūras veltēm. Jo labais! Sakiet, lūdzu, Tamāra, vai jūs gribat ēst šodien? Tikai eiro. Nu? Eiro. Nu? Reku, kas ir stārpiņi, re? Tā, un cik var saprast, arī šeit uz skatuves kaut kas notiekās ik pa laikam. Laikam šodien nebūs tā diena, vai nē, ir gan rekur, muzikants, rekur ir. Tad jau varbūt tās kāds rausta kaut ko. My lovely. Un tik maisīns taisa, rekur. Sakiet, lūdzu, jums siekali nesatecēja, lūdzu. Vai garšīgi izskatās, ne? Kas mums šeit ir? Lūdzu! Tā, tas brīdis atkal ir pienācis, kad mēs pērkam, ko mēs pērkam, skatoties, re? Miks porciju ar šitiem te. Uzsildīs, Tamāra, uz svaigi būs. Nu, rekur lielās tīģergardeles maksā €2,50 apmēram. Nu, €2,50, €2,80, kā kurš rēķina. Te vēl lielā, ne, te vairāk ir. Nē, 2,50 vai 200. Jā, reku skaties, Tamāra, reku tev dod. Reku. Nu, ko, tas brīdis pienācis, kad ēdam atkal. Labi, ejam, kur apsēsties? Tā, mēs ēdam, ko mēs ēdam, kas tāds ir? Sienās. Nu, ēdam sienās. Garšīgāks. Visam nopietni, paņem. Garšvielas vajag, ot ko vajag. Nu? Man tagad iestārpiņš ģēlā. Davai. Garšīgi, ja? Jā, nu. Tagad šito. Šitas ir labs. Jo? Garš. Nejūt, ka tas ir tārši. Tā, te jau vispār krokodils pa lēto, skatoties, re? Krokodils ir 25 bati. Tas ir cik poļus vispār? Rekur, vistu pakaļiņas, skatoties, redziet, jā? Rekur, vistu pakaļiņas, 25 bati. Ok. 10 bači, tas taču ir 3
centru. Jā, līdz ko tu neesi turisma zonā, momentāli cenas ir dalīts uz, es nezinu, kad viņi pat negribu samaloties, dalīts uz kaut kādu 5 vai 6. Jo saka, to, ko mēs tagad paņemam, tas ir vienkārši, tas ir tik lēti, tādā Fifī salā vai Patongā, tur vienkārši. Un dalīts uz 3 reāli. Ārprāts. Nē, nu foršas nenofilmēja. Tamāra paņem tagad ēd jau krokodīlu jau. Nu, kā ir? Sēdamāk ir nekā tā bija. Ja? Tā kā vista. Bet garšīgs. Tātad Tamāra atgādinām, Tamāra ēd krokodīlu. Nu, varbūt mazliet sīkstākā kā vista. Labi, okei. Es man arī nogašo. Vai kā zils, vista, kā garšīgā. Krokodils rēģi zils pēdējo. Man liekas, vai ne? Vai ne? Tā garšīga. Varbūt viņai kaut vai zils, dzeko. Jā, pa lieliem, višķi sīkstāka vista. Tāpat tā. Viņš ir labāk. Katrā ziņā šitā ir garšīgāka un labāk izcepta, vai arī kādā mēnesī viņi tur, tas kauds krokodils, ja, nekā mēs ēdām Puketā. Tamāra tikai tāpēc šeit brauc, lai nodegustētu kārto reizi tomjam zupiņu. Zer gūt. Šitā ir labi. Šitā ir tā kā mums patīk. Astumiņš. Jā, jo tāpēc, kad saka, mēs tagad paņēmām citā vietā, ja godīgi sakot, nu nebija tik garšīgi kā Lidostā. Lidostā, jā. Dārgi. Un dārgi. Tātad šeit mums tomjam zupiņu sanāca cik eiro? 2,50 mums sanāca tomjam zupiņu. Tas ir ļoti lēti īstenībā. Tā mēs esam apakaļ viesnīcā. Tagad jūs varat redzēt, kāda ir notiekās tā uzticēšanās. Viss šeit ir vaļā. Nav ne pat durvis, ne kāda durvis kaut kāds aizvarams, laikam tīri. Bet nav neviena recepcijā, neviena nav. Viņi jau 10. jau ejot, jau gulēt jau. Forši, ka viss vaļā. Tāda notiek tā uzticēšanās. Un tad šeit ir viss tālāk notiekās. Viss ir vaļā. Ej, kur gribi, dari, ko gribi. Reku viesnīcā keka un skraida. Tas ir normāli parādīt. Reku, vēl veic augšā. O, aizmūts. Izlīd ārā. Normāli. Jā, nu šeit vislabākais teiciens ir tas, ka kaimiņus nekad mēs nevaram izvēlēties, vai ne? Skatāmies, iznākam no mūsu tās smukās viesnīcas. Voļa. Tur kaut kāds mašīnas. Sen jau vecs. Te reku gaļi, vistas. Nu tāds baigā lauksēta. Domāju, ka vairs nebrīnīsaties, kāpēc vietējie sauc par lauku pilsētu, lai gan šeit dzīvo 200,000 cilvēku. Nākamā diena mūsu viesnīcas cenā ir iekļauts arī brokastis. Ejam pastīties, ko labu dod brokastīs. Ok, šo sēriju arī noslēgsim, lai nākamā sērijā jums varētu parādīt beidzot iespaidīgos tempļus, kādi bija šajā pilsētniņā. Un tad jau kravāsim koferis un dosimies tālāk uz citu pilsētu.